Čau visiem, nu jau otrajā epizodē cilvēks aiz vārda podkāstā ar šodienas viesi Ričardu Dimantu. Prieks tev redzēt, paldies par tavu pretīmnākšanu. Un varbūt jau, prieks tev redzēt kā jau influenceri. Kā tu sevi, tu jau uzskatīsi sevi par influenceru vai kā? Es domāju par agru. Man šis tiešām, es domāju, bija labs augums. Man jau tagad ir pāri 7000 followeriem un skatījumi arī ir diezgan daudz priekš Latvijas. Es domāju, es vēl aizvien neuzskatu sevi par influenceru, es arī necenšos būt, un es domāju, ka es nekad neuzskatīšu sevi par influenceri. Man vairāk tā ir platforma un vieta, kur nodot informāciju, kaut ko parādīt, taisīt platformu sev kā cilvēkam, kā varbūt kādreiz brandam un citiem projektiem. Pastāsti tieši par tavām gaitām TikTokā. Kāpēc varbūt tieši TikToks un kā tas viss aizsākās? Kaut ko vairāk? Man ir 18 gadi, man palika 18, un tas ir laiks, kad tu sāc domāt, kā nonākt pie vairāk cilvēkiem. Kā satikt vairāk cilvēku, vairāk dabūt connections, kaut ko interesantu darīt. YouTube tas neiespējami, dzīvē neiespējami, un Instagramā arī to nevar tik ātri izdarīt. Tu nevar tā vienkārši blokot pēkšņi. Tāpēc TikToks bija, mēs jau bērnībā taisījām arī ar tevi kopā, es tur smieklīgs video un domāju, kā dabūt šos 1000 skatījums bišķi vairāk, varbūt kā tas algoritms strādā, kā vispār tikt tajā iekšā. Un jā, es izdomāju, ka TikToks būs tā lieta, ko es pamēģināšu un mēģināšu tikt sakonektēties vairāk cilvēkiem. Jā, un ir sanācis. Un, jā, starp citu skatītājiem, kas nezina, jā, es ar Ričardu jau nezinu, cik gadus mēs pazīstam viens otru. Ilgi, no 7 gadu vecuma. Ilgi, jā, ļoti ilgi, esam ilgi draugi. Un pa šito laiku es nekad nebūtu iedomājies, ka tu tieši asociētos ar ēdienu gatavošanu. Vienmēr esmu tevi iedomājies kā tādu līderi, varbūt sportistu un tā tālāk. Bet TikTokā, ar ko tu tieši uzsprāgi, skatoties tos skatījumus, 30,000, 50, 100, 200, 300 un tā tālāk, 1000 skatījumu, kur bieži vien tieši ir ar tavu ēst gatavošanu. Kā tu līdz šim nonāci? Tas sākās ar to, ka es mācos Amerikā. Es tajā brīdī biju Amerikā, bija marta sākums, marta beigas, kaut kā tāds laiks, un es sapratu, ka man tiešām vajag platformu. Es jau iepriekš biju pamēģinājis vidi, kā ielikt. Es biju pamēģinājis ielikt, man patīk ēst gatavot. Kā tas viss sākās? 16 gadu vecumā mans tētis izdomāja, ka viņš zāle mūsu garāžā uztaisīja trenižeru zāli. Es pēkšņi ieju no rīta un tur ir trenižeru zāle. Man nepatīk skriet, man nepatīk cilāt svaru, man patīk spēlēt futbolu. Viss, ko man patīk darīt, spēlēt futbolu. Un tā lēnām, tu kaut kad ieej tajā zālītē patrenējies, tu sāc interesēties, ko man taisīt, kādus piegājienus, kādus uzdevumus, un tad tu sāc interesēties, kādu labāk ēdienu ēst, tur vairāk olbaltumvielas, vairāk kalorijas, varbūt kaut kā tāda. Un tas vienā brīdī saprot, ka tev ģimenēm vecāki, viņi gatavo pārāk reti, un šie īsti neatbilst mūsu ķermenim. Mums vajag degvielu, mēs esam sportisti, mums cik treniņu dienā, tas neatbilst tam, ko mums vajadzētu ēst. Kādi ir varianti? Vai restorānos jau neēdīs. Gatavot sev un lēnām mācīties par to. Jā, kāds tev bija tas mācīšanās process? Vai tu skatījies tur kaut kādas receptes, vai tur sociālajos mēdījos, vai tas bija tieši pats vienkārši mēģināja taisīt, kā tas viss norisinājās? No sākuma es vienkārši taisu, es pat nezināju, ko es atnācu mājās. Es domāju, ka man vajag uzņemt olbaltumvielas, bet es sajaucu granolu granolu sajauktu uzpārstu ceptās ar jogurtu saldu un domāju, ka tur būs olbaltumvielas, kas varēšu tagad proteīnu šeiku izdzert, būs kaut kas interesants. Bet nē, tas tāds interesantais, tev TikTokā algoritms met šīs lietas, kaut kādas tur receptes, high proteīnu, visu kaut tādu, kā vistīm pagatavot. Es jau kaut ko zināju, kā taisīt pelmeņus, uzsit, maizītes uzsit. Tu lēnām pielāgojies, sāc interesantais, kādu varbūt labāk pannu izmantot, kādu kaut ko to, airfryers vispār. Un ar katru dienu tu paliec, improvizācija, un tu atklāji varbūt to, ka tev bišķi uz kaut ko ir talants, neliels. Un tas patiesībā, manuprāt, reāli arī interesanti ir. Man pašam arī mājās ir tāda liela, tā kā reāli liela stilīga kruta vokpāna. Un tā kā man vienmēr garšojas aiziet uz citām vietām, man garšojas tieši visādi šādi tie stir fry, voki un tā tālāk. Es pats arī esmu mājās pēdējā laikā ļoti daudz taisījis, un tas salīdzinoši arī, manuprāt, veselīgi. Tur zaļumi, tur gaļa un nūdeles. Un tas man tāds arī atklājās kā mīļākais ēdiens, un tad es iedomājos, tu vēl vispār kā tāds, reāli profesionāls jau varētu tevi tā uzskatīt, es gatavošanā reāli pavārs. Vismaz TikTokā, kas tev ir mīļākais ēdiens?
Noteikti steiks. Varbūt jūs esat redzējuši lielopu steiks. Man, protams, garšo arī vistiņa. Nu, man gaļa. Principā tā būs gaļa. Gaļa, lielops, vista, cūgaļa. Jebkas, kas saistīts ar gaļu. Tas man garšo. Aha, jā, bet ko tev tieši varbūt sagatavot ir visvairāk paticis, jo tev, ieejot TikTokā, tev tā diversitāte, tev tik daudz dažādi ēdieni, kas tev palicis varbūt atmiņā, vai kuru tu vispār tagad biežāk taisīt, jo tev vienkārši patīk tas process? Man ļoti patīk gatavot tako procesu, kad tu liecis kaut ko kopā, jo ģimene apsēž pie galda, ir šie salātu bļoda, gaļas bļoda, tako šeli, un jūs varat katrs likt kopā, cik daudz viņš grib, ko viņš grib, mums kaut kas tāds. Bet es domāju, ka nekas nelīdzinās tam, kad tu paņem nerūsējušā tērodu pannu, ko vēl cilvēki nezin, kā izmantot, vēl daudz nezinu, uzliec viņu uz uguni, uz plīts, kārtīgi uzsildi, un dabūš šo, tu zini, kraukšķīgo steiku maliņu, tas sprākst ārā ar sviestiņu. Tas ir nekam, es domāju, nepielīdzināms. Ir kaut kāds, nezinu, tur super grūts vai visgrūtākais ēdiens, ko arī tev ir bijis pagatavot? Jā, vakar, tas notikās vakar. Man vēl nav ielikts video, bet tuvākajā laikā būs. Es uzkūpināju šo lielo brisketu, kas ir lielopu vēders, tāda izmēra. 3 kg gabals, kas tev ir jākūpina 6 līdz 10 stundas atkarīgs no temperatūras. Un tavu grilā ir uzdevums noturēt, tu ieliec ogles no sākuma. Un tur ir uzdevums noturēt šīs ogles 125 grādu temperatūrā, regulējot gaisu, visu ko vēl. Jā, tas, man liekas, Amerikā tieši ļoti populārs tie brisketi. Bet ko tu ieteiktu varbūt cilvēkiem, kuri gribētu mēģināt un kuriem varbūt vēl nesanāk, kuri vēl nav sākuši un tā tālāk? Ko tu ieteiktu, kā to visu vispār sākt un gatavot ēst? Es domāju, no sākuma ir jānosprauž mērķis, kas tas ir iemācīties gatavot garšīgi. Var gatavot garšīgi, var gatavot veselīgi un var gatavot interesanti, priekš skata, priekš vizuālā. Un pamazām šo visu liekot kopā, vai tu gribi garšīgi vienkārši lietas taisīt, vai tu gribi savu veselību uzlabot. Tu visu kaut ko internetā redzēsi un pats jau sāks just šīs garšas, tāpat kā jebko citu darot, katru dienu paliks labāk. Un šis love of training nostrādās. Saldus ēdienas arī taisa? To vairāk dara mana māsa, bet, protams, man arī patīk uztaisīt kādas chocolate chip cookies vai brownie. Tad sāļie tev būs number one. Jā, noteikti. Tu jau minēji par brisketu, bet vai tev ir kaut kāds tāds mazais teasers par to, kas varbūt nāks, varbūt vēl kaut kāds ēdiens, vai ko tu gribētu uztaisīt, un tu vēl neesi realizējis tieši TikTokā? Tas pat nav īsti ēdiens, bet mazais teasers ir tāds, ka tuvākajā laikā jau šovasar būs arī pieejams nerūsējošā tērauda pannas, mana kolekcija. Es tagad strādāju jau pusotru gadu priekš, lai dabūtu speciālo. Ir vairākas kā sastāv panna. Manas mīļākās pannas ir nerūsējošā tērauda. Varbūt 3 dimensijas, 5 viena. Latvijā vispār viņas veikalos nevar nopirkt šīs pannas principā. Un esmu jau kādu laiku testējis, braucis visādām vietām, tāpēc arī daudz ceļoju. Pie visādām kompānijām šos handles, rokturus pārbaudījis, cik viņi labi viņas turēja temperatūru, cik labi, vai viņas vispār var ielikt traukumazgājumā mašīnā, vai viņas cik ilgi krāsnī var turēt līdz kādai temperatūrai. Šis viss ir ļoti interesants lietas, tā ir zinātne, ar ko, es domāju, ļoti daudz cilvēkiem varbūt tas var neinteresēt, bet mani tas aizrauja tāpat kā kādu aizrauja basketbols vai boks vai skriešana. Man aizrauja gatavot ēst un man aizrauja šīs pannas. Mana Ziemassvētku dāvanas pēdējos 2 gadus ir bijušas pannas. Man vecāki dāvina pannas. Es jums nemeloju. Man pēdējās 2 dāvanas bija pannas. Un šis manais tīzers tāds, ka es vēlos arī jums dot šo iespēju kļūt par pavāriem un dabūt restorānu savās mājās. Jā, un es būšu atklāts vispār par tādu pannu pirmo reizi dzirdu. Un ar ko tad viņi ir tik special un kāpēc tu ieteiktu citiem tādu izmantot? Principā, kad es biju Amerikā, es jau to zināju, bet tagad... Vislabāk, mums te Alberts pamāja. Kad es biju Amerikā, veselība tur ir on the rise. Mazais svars paliek mazāk, liekais svars paliek mazāk, veselība ir labāka, cilvēki kļūst veselīgāki. Un liela lieta šobrīd tur, pāri okeānam, ir teflons, non-stick pannas, kuras cenšas aizliegt. Es arī pilnībā piekrītu. Šīs ķimikālijas, kas izdalās no mūsu pierastajām nepielīpošajām non-stick pannām, ir viens no lielākajiem vēža iemesliem šobrīd vecajos cilvēkos. Mēs to nezinājām, jo teflons ir cik 20 gadus bijis 15, un tagad tas sāk parādīties. Teflons
kā tāds, es uzskatu, ka Latvijā arī aizliedz, un tas nav normāli, ka Latvijā nevar veikalā nopirkt nerūsējušā tērauda pannu bez nekā. Arī šīs pannas, cepjot uz lielas siltumu, viņas nenotur šo karstumu, lai tu varētu tiešām pagatavot labu gaļu, pieņemsim steiku vai smuki mērcītes sildīt, kad tu gribi kaut ko glazūru uztaisīt. Un visu laiku skrāpējot ar šiem metāla karotītēm, ka mums jau tā liekas, ka mēs neizmantojam metāla lietas panām, bet paskrāpējot, šis teflons nāk ārā, un teflons paliek uz mūžu ķermenī. Tāpēc esmu pilnīgi pret to, esmu pilnīgi pret plastikas jebkādām metnītēm vai dēlīšiem, uz kuriem griežam. Man ir tikai nerūsējušies tērauds un dzelzs metnītes, jo šīs lietas var kombinēt. Un Amerikā tas ir on the rise, cilvēki par to domā, mūsu skola jau par to domāja Amerikā. Es pilnībā atbalstu to. Jā, un arī es domāju, daudziem ASV tas, protams, stereotips, bet asociētos tieši ar McDonald's, visiem fast foodiem un tā tālāk. Un par neveselīgu dzīves to uzturu un dzīvošanu. Bet, tev dzīvojot ASV, kādas varbūt tu saskatīji atšķirības starp Latvijas cilvēku tur ēšanā un šajā veselīgajā uzturā, un kāds varbūt tur ASV, kas ir tās likumsakarības vai atšķirības, ko tu saskati cilvēkos un varbūt šajā stereotipā? Man bieži vien arī radinieki prasīja, Richard paēd, tur burgeris, pīcis Amerikā smējās. Es uzskatu, ka tas ir atkarīgs no vietas. Esmu bijis pāri 11 štatos jau Amerikā šobrīd. Un ir štati, kur tu ej, un tev liekas, ka viss ir kārtībā, visi cilvēki ir līdzīgi kā Latvijā, bet ir štati, kur katrs otrais tiešām ir ar lielu lieko svaru. Manā skolā, es biju Southgate skolā, tā ir privāta skola, mums bija iekļauta ēdināšana 4 dienā. Principā ir tā, mums visi bija sportisti, tāpēc neviens nebija ar lieko svaru, bet tāpat tā ir tava izvēle. Tu ej, mums piemēram bija atvērtā bufete, tu ej, ir pieejama pizza un burgeri, ir pieejama tīra vistiņa un rīsi un brokoļi. Tas ir atkarīgs, ko tajā dienā izvēlēs. Ir pieejama augļi, pieejama cepumi, kā deserts. Tas ir atkarīgs no katra pašas izvēles, un es uzskatu, ka tā ir izvēle, ko mēs veicam. Jā, par skolu vēl tiksim, tas man arī interesē, bet minēja, ka tu esi bijis pāris štatos. Man tā interesē. Es domāju, arī citiem vispār ASV vienmēr interesēs. Viss tā, sākot ar dabu, beidzot arī kaut vai ar to pašu politiku. Viss par to ASV ir interesanti. Kas tad tev ir tas mīļākais štats, kurš tev tā kā varbūt sirdī ir palicis? Noteikti Florida. Tas ir kāds to varētu uzskatīt par GTA īstajā dzīvē. Tas tiešām ir GTA īstajā dzīvē. Tu ej pa ielu un tev pēkšņi grāvī krokodils. Tu ej tur čūska nokrīt no jumta. Viss kaut kas tāds interesants. Bet vismīļākā vieta Florida ir tīpaši Palm Beach, kur Trumpam ir otrā māja Palm Beachā. Tu ej pa ielu tā kā vietā, kur tu redzi, ka tu tur jūties droši. Un cilvēki tur liels iespējas gan biznesā, gan mācīšanās un viss kaut kas tāds. Bet Florida bija mans mīļākais štats. Vienmēr silti, visu gadu var sērfot. Man ļoti patika Florida. Jā, no dzīvniekiem nav bailes? Nē. Mēs peldējām pa upi pie tiem krokodiliem. Tajos Everglades, jā, esi bijis? Nē. Tas ir tie purvī, ar ko Florida zinām, ka tur visi šie aligatori un tie dzīvnieki. Es biju braukt pa šiem purviem ar kajaku laivu pa vienu. Un tu brauc, man arī ir tiktoks par to ielas, tu brauc, un tu redzi, kā tev kāda asta pa laikam pasitā. Un es braucu atpakaļ, lai kāptu ārā, ir beidzies mans brauciens. Tu viens brauc solo. Un man brauc pretī. Did you see the alligator? 10 feet. Man rāda 10 feet. Es tā. 10 feet. Tas tā kā 2S, labi. Un es domāju, ka viņi tur apakšā peld tāda diezgan interesanta sajūta. Jā, pieminējām arī Trumpu. Man pašam arī interesē. Tagad sen esmu bijis ASV. Viņam ir šī jaunā politika par muitām un tarifiem. Un tā kā tu pabiji tieši tajā brīdī bija ASV, cik ļoti tu varbūt to izjūti vai tieši neizjūti un kādas tev ir domas par to visu? Es domāju, ka Eiropā nedaudz uzspiež šo visu. Tas ir uzburts bišķi. Tik liela tā aziotāža nav tur, kad cilvēki tur iet streikos pilns visur un tā, tik daudz nav, nē. Bet varēja just, un šobrīd, kas visvairāk ir aktuāli, ir, kad Trumps tikko pateicis, ka nevarēs internacionālais students studēt gan Harvardā, gan dažās citās. Man jau no dažām koledžām, jo es biju pieteicies uz diezgan daudz, nāk atpakaļ, kad mums ir jāpauzē šīs vīzas vizītes un viss kaut kas tāds. Bet
Tas, tu minēji, ka tu esi pieteicies vairākās, un tieši dažās ir šī pauzīte bijusi, bet lielākoties tā kā viss kārtībā, tas plāns turpināt Amerikā tev vēl palicis ir? Šobrīd es nevaru uz to atbildēt, jo tas tagad notikās, un man tieši tagad katru dienu nāk no tās koledžas, no tās we have put the interviews on pause un kaut kas un viss tam līdzīgi. Aha, jā, bet labi, tad parunājām nedaudz par tieši augstskolām, jo tu esi pabeidzis ASV high school, tieši vidusskola. Uz ko tu virzies? Labi, neminēsim tieši valsti, bet tieši novirzienu, kur tu redzētu sevi nākotnē? Jau vidusskolas pabeidzu novirzēju finances, entrepreneurship, uzņēmējdarbībā principā. Un arī augstskolā es jau esmu committed uz vienu koledžu Mainā. Tur arī es pieteicos uz šo entrepreneurship, business associates degree. Un labā lieta bija tāda, ka šī koledža, ko es izvēlējos, bija, ja Amerikā vidēji tu iegūsti bakalauru 4 gados, pēc tam mācies maģistram 2, ja tu gribi, ka tie ir kopā 6 gadi. Tad šajā koledžā varēja dabūt maģistra grādu 4 gados. Jā, un tad parunāt nedaudz, tā kā tu jau pabeidzi pēdējo vidusskolas gadu ASV, kā tu nonāci tieši līdz Amerikai un kāds bija tas viss process? Man bija 17 gadi, es biju Itālijā uz tryoutiem, esmu futbolists, bijušais futbolists, vēl aiziet spēlēju. Un Itālijā bija brīdis, ka man pasaka, ka tu paliec, mācies tālmācībā, dzīvo savā dzīvoklī un varbūt kādreiz būs profesionāls, varbūt. Un es uzskatu, ka tā ir loterija. Man var būt traumas, es varu neizšķaut šajā, es varu būt nepietiekami labs. Un es saku tētim, es tikšu Amerikā. Mēs sēžam hotelī tajā dienā, man nākamajā dienā ir jau kaut kāds 7. treniņš ar 7. komandu. Un man no dažām jau ir piedāvājumi, un es saku, es tikšu Amerikā. Kāpēc? Jo tur var apvienot mācības un sportu. Tieši, grasījos par to jautāt, bet, ieminējies par futbolu, par to arī gribēšu parunāt. Tā kā tu esi spēlējis Eiropā un arī ASV, kāda varbūt atšķirība ir tieši futbola skolā tur? Es uzskatu, ka tur futbols ir ļoti augstā līmenī. Mums varbūt ir tāda domas tādas, ka tur ir amerikāņu futbols, basketbols un šīs ir tās lietas, kas tur valda. Protams, tā ir, bet šis cilvēka daudzums, šis atlētu daudzums un tas, kā viņas, es nebaidos teikt, ražo. Tur ražo reāls atlētus. Tur nav itāļi vai spāņi, kas ir, tur ražo atlētus. Viņi ir vienkārši atlēti. Tā, ka gatavi iznīcināt tevi. Jā, es pats arī tagad padomāju par ASV futbolu, protams, varētu kaut kādā pulšīts un citas nosaukt, bet baigi man nekad neasociētos ASV ar futbolu un redzēt, ka tu tieši arī universitātēs vari tikt ar futbolu un vispār arī high schoolos. Tas ir interesanti redzēt, bet tu pats sāki Ogrē, pats sāki futbolu Ogrē, pats arī ar Ričardu es iepazinos Ogrē, un tad bija tieši caur futbolu. Es pats arī izbijis esmu futbolists. Pasaki, jo tad es vēl tevi neiepazinu, es nedaudz vēlāk sāku futbolā iet. Pasaki tieši par savām pirmajām futbola gaitām, un kā tu nonāci līdz tam brīdim, ka saprati, ka tieši futbols ir tas, kur es turpināšu trenēties, jo tu, man liekas, daudzos sporta veidos trenējies to laiku. Man jau ģimenē no sākuma, es domāju, ka tā vajadzētu būt daudziem, un es domāju, ka citiem arī tā ir, kad bija nolikts, ka ir jābūt vienam komandas sporta veidam, ir jābūt individuālam sporta veidam, un ir jābūt peldēšanai. Tas jau ir no 3 gada vecuma. Mans individuālais sporta veids tajā laikā bija karatē, komandas sporta veids bija futbols, un, protams, es peldēju paralēli. Bet es esmu paspēlējis visu florbolu, volejbolu, basketbolu, visu kaut ko. Bet futbols man bija vistuvāk sirdī, un tajā brīdī, kad sāk sāpēt ceļi 6-5 gadu vecumā, un tu vienkārši nevari 3 treniņus dienā iet, tad tu saki vecākiem to, kas tev patīk labāk, un man tajā brīdī tas bija futbols. Jā, un es tagad arī tā domāju. Varbūt pat, tā ir ļoti pareiza domāšana. Man pašam tā nebija. Es vienkārši aizgāju futbolu pamēģināt, redzēju uz teļu, ka tur kaut kāds pasaules čempionāts Eiropas man likās interesanti, tāpēc pats aizgāju. Bet šī tehnika, kad reku ir daudzveidība, ka tur ir individuālais komandas sporta veidi un tam līdzīgi, tas man liekas laba pieeja.
Es pats arī esmu trenējies individuālos sporta veidos, nedaudz patrenējos boksā, esmu trenējies vieglatlētikās, ilgi trenējies, bet man kaut kā nekad pie sirds nepalika tie sporta veidi. Un man kaut kā, tāpēc es futbolā ļoti ilgi notrenējos, man futbols vienmēr sirdī būs un ir palicis. Un ar ko tev varbūt atšķirtos futbols no citiem sporta veidiem un varbūt arī no citiem komandu sporta veidiem? Futbols, es domāju, ir tas sporta veids, kur visgrūtāk ir ietekmēt šo spēli vienam cilvēkam. Basītī kāds var paņemt uz sevi 1-1, tu tiks līdz grozam. Varbūt 2 tev atnāks virsū. Hokejā tas pats saņem ripu, tu vari viens iziet un uzmest. Bet futbolā tas vienkārši 11-11 uz laukuma. Tu vari mainīt spēli, bet viņu nevari paņemt uz sevi. Jā, tam es tev piekrītu. Ļoti liels komandas sporta veids, tomēr 11 arī cilvēki. Kādu tev iespaidu atstāja vecā komanda arī, kad ar mani trenējies, tur treneri? Kādas tev tieši šīs bērnības jauniešu gaitas Ogrē tieši futbolā? Un tu arī Ikšilē trenējies, ja? Ko tev tas tā kā atstāja, kaut kādu, nezinu, iespaidu vai atmiņas? Es domāju, ka līdz kaut kādam noteiktam vecumam, tiem 12, 13 gadiem, vienkārši ir jābūt priekam. Priekam par ko tu dari, priekam par komandu, draugiem. Un es domāju, ka tie ir draugi uz mūžu, ko mēs satiekam. Varbūt mēs pat skolā nesatiekam tādus cilvēkus, jo tas ir vienas intereses. Futbols, sports, vienas intereses mums rodas. Draugu palikšanas pa nakti, un vēlāk tie vajadzētu varbūt tusiņi, kad paliekat lielāki skolas, klases biedri un vispārējais. Jā, un runājot tagad par sportu, tas, ka tu arī aizsāki šo gatavošanu, veselīgu gatavošanu, minēji, ka tu mājās tev ir garažā, tev ir trenažieru zāle, tu kačājies arī. Un tagad es redzēju arī TikToku, kur tu piedalījies Hyrox, vai es pirmo reizi par tādu dzirdēju, lai gan es noskatījos video, man pašam jau slikti palika nogurums uznāca. Pastāsti nedaudz vairāk par to ideju un kāpēc tu tieši tur piedalījies un kas tāds ir? Es gribēju savienot savu TikTokā. Es taisu ēst, bet es negribēju, lai cilvēks man skatās tā, ka es tikai taisu ēst. Esmu sportists tomēr, un sports ir viena no manām galvenajām, manām mīļākajām lietām. Es gribēju piedalīties Rimī maratonā. Man nesanāca tajā brīdī būt Latvijā. Es arī tiktu, kā biju teicis, ka es piedalīšos, gatavošos. Diemžēl bija tāda situācija, kas nebija Latvijā. Es skatījos nākamās iespējas, un es sekoju ļoti daudz šiem hybrīdu atlītiem līdz internetā. Un es biju redzējis, kā viņi piedalās šajās sacensībās, kuras saucās Hyrox. Bet es domāju, ka viņas tikai tur Amerikā un vis kaut kur tādās vietās, jo tā parasti ir. Nākamās šogad, ja kāds gribētu piedalīties, ir Hongkongā, Bankokā un Japānā, un principā nekur Eiropā vairs nevar tikt. Tāpēc šeit bija tik daudz cilvēku, ka es redzēju, 3000 atlēti piedalījās, bet latviešu balsis es nedzirdēju. Principā nedzirdēju vispār, jo sabrauc cilvēki no citām valstīm. Un es guļu, šajā brīdī es biju Nīderlandē, kad notika Rimī maratons, guļu gultā vakarā. Biju ar savu tēti, un es saku, tēti, es mums pierakstīšu Hyroxam. Viņš ir sportists cilvēks, bet viņš ikdienā neskan. Es viņam rādu tos uzdevumus, viņš tā, labi, varēsim, malcam. Un es pierakstu mums Hyroxam, un mums pēc nedēļas ir Hyrox, principā. Viņš saka, es pagatavošu, bet neko jau nedēļā nevar izdarīt. Un mēs vienkārši gatavojamies mentāli to uz priekšu un gatavojamies tam Hyroxam. Tā diena pienāk, un adrenalīns tik augsts, bet tik forši. Tajā 3. kilometrā man likās, ka es vairs nekad dzīvē to nedarīšu. Bet tagad, kad es to visu skatos atpakaļ, es vēlreiz vēlētos piedalīt un trenēties, vairāk patrenēties, varbūt šoreiz individuāli piedalīties, lai mēģinātu labākus rezultātus dabūt. Ļoti interesanti, jebkuram ieteiktu. Jā, kā teicis, jutās pēc šī? Pēc 2. kilometra jau bija tā, kad teica, ka es jums saku, vēl viens soli tādu, vai mauksim. There is no tomorrow, ejam uz priekšu. Bet pabeidzām, viss kārtībā. Aha, jā, un kas varbūt bija tieši grūtākajā fāze, tas vingrinājums vai vispār? Kas bija grūtākais, kas tur bija, vai tā bija pēc visu šī, tur bija airēšanas vai kā šī skriešana, vai tieši šie smagie darbi, kur bija kaut kādi burpee un ar svariem un tam līdzīgi? Kas bija tieši tas grūtākais? Kardio vai tieši šī svaru celšana un tā tālāk? Nē, tas sacensības principā ir balstītas uz to, ka skriešana ir atpūta. Tad, kad tev ir jāšancē, tu šancē, vai tā ir airēšana, vai tie ir baļķi, izklupieni, jebkas cits.
Bet skriešana tev ir jābūt atpūtam. Tas mums, kā futbolistiem, ir ļoti forši, ka mums pulss ātri ļoti nokrīt. Tāpēc man skrienot bija viegli, es varēju runāties. Bet pārējiem cilvēkiem ir tā, ka tā skriešana varbūt ir vēl viens darbs. Tā kā tu izdari savu uzdevumu, un tev ir jāskrien, tas ir vēl viens darbs. Un tad ir grūti. Jā, un runājot atpakaļ nedaudz par Rimī maratonu, nesanāca piedalīties tev. Nākošais gads varbūt redzēt sevi maratonā. Ironman. Tas jau vēl smagāk uzlaiž sev. Bet jā, par Ironman arī esmu dzirdējis, tas ir, kad ir jāskrien, kas bija jāpeld. Jā, tas ir vēl tālu manos sapņos, bet jā, tur ir skriešana, ritenis, peldēšana. Principā kā maratons, tikai vairāk. Jā. Triatlons arī. Jā, tas... Man liekas, jā, man jau slikti paliek to klausīties, bet kaut ar to pašu arī riteni bieži brauc vai peldēšana nesanāk, jā, tev? Tik bieži tiešām nesanāk. Es skrienu, futbolu spēlēju un cilvēks varas tas arī viss, principā. Labi, jā. Runājot par mūsu atmiņām, gribēju arī nedaudz parunāt par to, kā tu varbūt arī mani atceries un tam līdzīgi. Kas tev ir tāda spožāka atmiņa mūsu kopā būšanā vai vispār futbolā vai kā, ar ko tu atceries kā bērnību vai kā? Es domāju, ka es vairāk atceros tieši, ka mēs spēlējām basketbolu daudz, jo tu biji mūsu tas basīšu guru, tev bija labs basketbolā, visi dribliņus pārējais. Es tev atceros kā basketbolu, kā modes, to ikonu, tev vienmēr bija tur jaunākās botiņas, tur pirmiem bija Jordan, trešajā atceros. Tu biji mums tāda modes ikonas, kuriem pirmiem bija tādi Nike Hurachi, ja tu atceries. Es atceros. Savā laikā. Tu mums bija tāda modes ikona, es domāju. Tiešām. Es nezinu, vai es tam piekrīstu. Man vienmēr licies tas interesanti ģērbties un tā tālāk, bet, nezinu, kaut kā modē nekad neesmu sekojis līdzi. Tas tā vienkārši interesanti vienmēr bijis iet veikalā, tās smugas balts Huračs, atceros, kurš tas gads vispār tas bija. Un, protams, kad mēs visi klausījāmies 9 gadu vecumā Bermuda 2 stūra un Olas, Kārlis mauca Dreiku un Kendriku. Jā, es atceros arī agri sāku visu repu klausīties. Tagad gan jau sen tas ir aiz muguras, nezinu, man liekas. Tā mūzika neinteresanta un tā tālāk, jā, bet es kaut kā, varbūt, jā, ātrāk piešāvos pie tā visa. Bet arī ātrāk es teikšu tā, ka es beidzu pie tā pievērsties arī, pie stila tagad arī jau eju nedaudz to pusi, kas ir, varbūt ērtāk ģērbties vai kā, un varbūt pie tā stila un jaunākajām botām vairs tā nepievēršos. Bet es biju domājis, man vispār, tagad es atceros ar tevi kopā būšanu, man bija geto futbols, uzreiz nāca prātā par getiņu, un tagad arī mēs pirms tam runājām, tagad satiku Ričardu, mums jābrauc getiņš, kad bija sestdienas? Sestdien ogrē, jā, kādas tev domas vispār par to geto organizāciju un mūsu pieredzi tajā? Pēdējā laikā es neesmu sekojis pārāk daudz līdzi, bet es domāju, ka tas bija tik skaisti, ka tāda bija vieta, kad vienkārši visi aizbraucām. Kādreiz tur bija daudz vairāk cilvēku, man liekas, nekā tagad mēs visi aizbraucām. Tā ir diena, uz ko tu trešdien tu gaidi katru nedēļu. Trešdien, kad varēsi ar draugiem vilcienā iekāpt, aizbraukt uz getiņu, paēst maķītī, atbraukt ar vilcienu atpakaļ. Tu jūties kā liels cilvēks, esi citā pilsētā, un tas tiešām bija tik forši. Jā, un man arī ļoti labas atmiņas ar geto futbolu. Man liekas, vispār tā organizācija. Tik laba ideja, kur jauniešus, bērnus varbūt dabūt no viss pārējā, varbūt viss sliktā mūsdienās no video spēlēm un tā tālāk prom. Un tad laiks ielu futbols, kur vienkārši var no visa, par visu aizmirst un tajā brīdī vienkārši konkurēt ar citiem jauniešiem un izrādīt cieņu. Tagad man arī atcerējos par jautājumu un par tēmu, par kuru vajadzētu parunāt, bija tieši par, tu minēji high schools. High schools tev arī pabeigts un pats tu arī esi Ogrišvals ģimnāzijas skolā. Cik tu ilgi nomācies ģimnāzijā? Kāds 8-7 gadus, jā. 8-7 gadus, lai gan tagad jau tā ir vecā skola un tagad Ogrišvals ģimnāzija jau kā vidusskola. Bet es vēl biju 11. klasē. Jā, tu biji. Un kas ir varbūt šī lielākā atšķirība starp abu valsts skolām?
Es domāju, ka Latvijā mums noteikti ir stundu pārslodze. Es aizbraucot uz Ameriku, man jau bija savākti pietiekami kredīti, lai graduētot. Nu, tā nedrīkst būt. Mums 9-10 stundas dienā ir, kas ir nenormāli par 45 minūtēm. Mums tur bija tā, nu labi, tā ir sports skola, mums 2 treniņu dienā, viss tiek pielāgots, bet mums bija tā, kad ir stundu 10, viens bloks iet stundu 10. Tev dienā ir vidēji no 3, no maksimums 4 bloki pa stundu 10. Tas ir normāli. Tu ej, tev ir savs ritms, aizies uz savu istabiņu, tiem dormiem, atnāc atpakaļ. Bet tur ir mācīšanās arī daudz savādāk. Tev pasniedz lekcijas. Jau tā jau ir principā koledža. Tev pasniedz lekcijas. Tu vari izvēlēties, tu pieraksti vai nepieraksti. Tas ir uz tavu atbildību. Un tur nav tāda lieta kā pārbaudas darbi, kā Latvijā. Tev šis darbs ir visu laiku jāgatavo, kas man patika. Tev ir jālasa sava literatūra, grāmata, kas ir iedota blakām, visu laiku stundām sadāk, tu neties klasē līdzi. Ir jāklausās, ko pasniedz profesors, un šis darbs ir jāgatavo tam mēnesim visu laiku uz priekšu, jo, ja tiekavē, tu iekavē. Tas ir liela apjoma darbi, bet kontroldarbi mazāk. Nav katru nedēļu pārbaudas darbi. Šie darbi ir apjomīgi, bet lieli. Un tas, kad ir 3 semestri, nevis 2, un katrā 3 semestrī tu mācies vidēji 3 var būt šos 4 priekšmetus, ne vairāk. Un tas tu vari koncentrēties uz tām lietām, dari un izdarīt viņas tiešām labi. Kādi bija tie priekšmeti? Piemēram, pirmajā 3 semestrī man bija intro into entrepreneurship, kas ir uzņēmējdarbības ievads, finanses un decision making in American history, kas bija ļoti interesants priekšmets. Es Latvijā ienīdu vēsturi. Man nepatika mācīties vēsturi, Latvijas vēsturi, pasaules vēsturi vispār. Bet decision making in American history bija, kā tika lēmumi pieņemti. Piesim par augsto karu, par šo kodola krīzi, gandrīz, kas bija Kubas krīze, par to, kāpēc Japānā tika nomestas atombummas, viss kaut kas tāds. Tev ir jāanalizē, kāpēc šādu lēmumu tika veikti, un paralēli tu vēl mācies vēsturi. Amerikas vēsturi, kas man likās ļoti interesanti. Kas tad būtu varbūt tā atslēga? Nu, tā kā, ja būtu jādefinē tā atslēga, kas tad ir tā, kāpēc varbūt ASV izglītības sistēma ir tieši labāka par Latvijas, un arī pastāstīja, par Latviju, ko tu mainītu tad Latvijā tieši tajā izglītībā? Pirmkārt, jau visa lielā problēma sākas ar to, ka Amerikā novērtē skolotājus, nevis mūs tik daudz. Tev mēneša beigās ir jāatliek. Man patika, kā viņš mācīja interesanti, viņš mani uzklausīja. Latvijā tādas lietas nenotiek, tevi vērtē. Ja Latvijā būtu lielāka konkurence skolotājiem, ko var izdarīt tikai tad, ja ir lielāka alga, Amerika alga lielāka ir skolotājiem, tāpēc viņi cīnās par šo vietu, lai būtu skolotāji. Ja Latvijā varētu izdarīt šo konkurenci, kad arī skolotājiem ir konkurence uz šīm vietām, nevis nāk un ienīst, nevēlos teikt ienīst, bet nepatīk savs darbs dažiem, kas strādā skolās. Daži skolotāji tik tiešām paldies, jūs izglītojat mūs un ir interesanti, bet daži savu darbu nemīl un viņiem nav konkurence. Es uzskatu, ka tas būtu pirmais solis, lai bērniem būtu interesantāk mācīties tiešām. Jā, bet nākotnē, kur tad tu sevi redzētu? Vai tu redzētu ASV, Latvijā vai varbūt arī kādā citā valstī? Šobrīd es redzu sevi gan ASV, gan Eiropā, gan Latvijā. Varbūt tuvākajā nākotnē es vēlētos redzēt tomēr vairāk nedaudz pasauli, vai tā ir Eiropa, man ļoti patīk Itālija, Austrija. Varbūt tas būs Amerika, vēl nākamie 4 gadi koledža. Es vēl neesmu izdomājis, šobrīd ir liels lēmums priekšā. Kaut konkrēti sapņu valsts nav? Itālija, Ziemeļitālija. Itālija. Jaunzēlande. Es vēl tagad apsveru domas dažām koledžām Jaunzēlandē pieteikties. Jā, man pašam sapņu valsts, tā iedomājoties, es skatos pa visu Eiropu, arī Āziju, ASV un tā tālāk. Man tomēr tā kā, ja es varu, tad man tomēr tā sapņu valsts būtu Latvija. Un ko es gribētu pats dzīvē, kas man arī ļoti aizrauja, ir ceļošana. Un tā kā tev, man liekas, tev vispār sanāk pilns grafiks ar ceļošanu, cik tev tas dzīvē ir svarīgi? Es uzskatu, ka gan interesanti tas ir kontentam, ko es lieku, gan mani tas attīstīs pēdējā gadā. Esmu izceļojis vairāk valsts, iespējams, nekā visā savā mūžā. Un es arī esmu attīstījies visvairāk pēdējā gadā kā cilvēks un redzējis visvairāk un dzirdējis vairāk. Šis kultūra miks, es jau pasauli skatos nedaudz no tāda, kur sākt uzņēmumu, varbūt kur sākt darbu, kur kaut kur strādāt. Un šis
kā atšķirās ekonomikas katrā valstīs, un iespējas ir ļoti interesanti. Gan Eiropā, gan Amerikā, gan Latvijā ir savas iespējas, bet visas šīs iespējas redzēt un salikt, kas tev patīk vislabāk, kur tu vēlies atrasties, kur tu vēlies varbūt nākotnē sākt ģimeni un vispārējo. Tas ir ļoti interesanti. Jā, es tev piekrītu, un es uzskatu, ka ceļošana patiešām pilnveido cilvēku, bet mums jau te Markus un Alberts jau vicinās, saka čau, un tāpēc arī netērēšu ar tavu laiku, patiešām aizņemts cilvēks esi, un tāpēc mēs arī šo epizodi beigsim, un jā, paldies. Man ir viens jautājums, nezinu, man labi dzirdēt nav, es te no aizmugures runāju. Richard, tu kā cilvēks, kurš diezgan labi orientējas tajā gaļas pasaulē, jautājums ir tāds, ka tu dodies, un vai tu vispār dodies kādiem restorāniem, un uzreiz varbūt ir kāds mīļākais Amerikā vai Latvijā, un kad tu ej uz šiem restorāniem, vai tev nav tā, ka tu tā sāc kritizēt to gaļu, un ka tu mājās cep labāk, un ka tur nav tik augsta kvalitāte, kā tev ir tajā jautājumā? Tas ir šis nelielais lāsts, kad jebkurš, kas iemācās mājās kaut cik labi gatavot, tā, ka viņam patīk, un viņam patīk gatavot, viņam garšo, kā viņš gatavo 80-90%, kur jūs iesiet, jums būs tāds, es būtu izdarījis savādāk, es būtu izdarījis šo, izdarījis to. Ir tās mazās reizes, kad tu esi, es tā neizdarītu, ir krūta, es šo pamēģināšu, kaut ko dabūju jaunu, bet tas ir skaisti, tāpēc, jo tu zini, ka tu katru nedēļu, varbūt katru vakaru vari mājās paēst tā, kā tu ēst restorānā, tāpēc tas ir tas skaistais lāsts. Varbūt tev ir kāds mīļākais restorāns, teiksim, Rīgā, varbūt, vai cik tu vispār bieži dodies restorānā? Es tomēr cenšos gan arī ceļojot. Es parasti dzīvoju apartamentos, nevis hoteļos, tāpēc man bieži sanāk gatavot mājās, ietaupīt naudu arī ceļojot, un man tiešām reti sanāk Latvijā vai kaut kur citur doties restorānā. Bet Amerikā mīļākais fast foods – Chipotle. Chipotle bija labākais, kas tur ir. Labākais inventions Amerikā. Tie, kas nezinu, varbūt kas tāds ir pastāv. Šis ir meksikāņu grils, kad tu ieej, atvērtā bufeti, tu vienkārši parādi tādus rīsus vai tādus rīsus, kādu gaļu tu gribi iekšā, kādus tos meksikāņu dārziņus tu gribi iekšā, varbūt tur avokado vai guacamole, visu ko tādu. Tev saliek to bļodu, palaiž tevi, tev ir uzreiz gatavs, viss ir svaigs, viss ir tev priekšā ceptur, un tas ir ātri, garšīgi, un tikai aiztais to bļodiņu, samiksē, ja gribi, un viss forši. Tāds Chipotle arī pats esmu ēdis. It kā skaits tas fast food, bet es nezinu, tas jau iet tā kā uz prom no tā fast food, šīs definīcijas, jo tā kā reāli svaigs ēdiens, tu redzi, kā viņi taisa, izvēlies, cik daudz, kādu porciju un tā tālāk. Un tikko arī man vēl iešāvās jautājums, pirms mēs beidzam, kā tev tad tagad ir ar fast foodiem, piemēram, tagad tu pasties reāli fast food kādu McDonald's, maķīti vai tur, piemēram, Burger Kings. Vispār var tādas ēdienas iest, vai tu dodies tādiem? Es pilnībā esmu pret to. Nevis pat pret to, man vienkārši negaršo. Ir lietas, ko restorāni un vietas un mājās taisīt, lietas, ko labākais. Un vistrakākais ir, kad tomēr šīs vietas izmanto fast food, izmanto seed oils, vegetable oils, kas ir liela lieta Amerikā, kā es jau minēju, teflons, seed oils, vegetable oils. Tas nav veselīgi cilvēkam, tas ir viens no lielākajiem vēža iemesliem jau pēc 60 vecumā, un tāpēc arī es uzskatu, ka vajag izmantot tikai olīveļu, sviestu un lielopu taukus. Tie arī ir varbūt projekts, pie kā es nonākšu, un jūs kaut kad redzēsiet. To arī lielopu tauki. Tu uztaisīji video. Jā, un es domāju, ka vairāk cilvēkiem šo vajadzētu. Varbūt tie, kur nezinu, kā tevi atrast, tiktu kā sociālos tīklos. Tiktu kā mans nosaukums ir Erdimants, un lūdzu pieskojiet, ja jūs varat ierakstīt man kādu komentāru, kad redzat kaut ko interesantu, un es būšu tiešām pateicīgs. Reāli interesants kontents, ļoti kvalitatīvs un tāds ļoti, es pateiktu, izglītojošs, kur tu reāli iemāci cilvēkiem taisīt ēst, parāda atšķirības starp ASV un Latviju, un tas patiešām ir interesanti, un tas, kā latvietim, man liekas, arī būtu jāskatās. Tā kā, visi piesakojot Richardam, Dimantam, patiešām amazing, es biju pārsteigts par vispār tavu zināšanu tieši šajā ēst gatavošanā un veselībā. Un, paldies, ka klausījāties, un ar šo arī epizodu beigsies. Tā kā paldies, Richard. Paldies. Super.